Bet, kā no otras puses, varbūt, kā autors ir miris, tad mēs vienkārši nodalām autoru no mākslas darba. Nu jā, kā par šo, jums liekas, ka autors ir miris? Līdz galam jau it kā nav. Tas ir baigs saržģītais jautājums. Vai ne? Jo... Es par to lauzu galvu tik daudz, es nezinu. Ja mēs skatāmies kaut kādā vēsturē, mēs, ļoti maz tādu morāli tīri cilvēku, man liekas, Par filozofijas ir iedomāties, pēdējos 300-400 gados, vienīgais, ko es varu teikt, tas bija tiešām mūsu cilvēks Spinoza. Kurš? Spinoza. Jā? Visi pārējiem šis un tas vai viedokļi tādi sūdīgi, vai, tā. Vai patīk nacisti? Vai patīk nacisti piepaši, visādi tur ir. Vai tur patīk bēbis, ja kā tur, nezinu, tur Ostinam. Kuram patīk bēbis? Tādam Ostinam. Tas valodas filozofs. Ostinis. Tas slavens tāds superstāvs bija pusējās ar bēbēm. Tā. Bet viņam bija viens labs gadījums, kurā viņš jau bija jau tāds vecāks. Viņš ir kaut kādā Ņujorkas tusiņā. Un tur viņš tā kā iet, tur kaut kādā laikam bija jau tur, nezinu, dzīvoklis vai kas, viņš iet garām vienām durvīm un redz, ka, Maiks Taisons grib izdarot Naomi Campbell. Rekt kā, tur iet iekšā un saka, tā nevajag darīt. Jā. Un tad Maiks Taisons viņam saka, tu zini, kas esmu. Es esmu pasaules čempions. Tas kaimiņš. Jā, un tad Ostiņš saka, zini, kas es esmu vienkārši loģikas profesors, ko mēs tagad darīsim, jā? Un tad, kamēr viņš tā runāja, tad man Campbell aizlaidās. Ok, respekts Ostinam. Bet, babnīgs viņš bija. Es nezinu, sievietes ir skaistas, ko es varu padarīt. Bet cik agrīt, tas ir jautājums... Tāpēc jau nevajag vienmēr gribēt viņus apgrābstīt. Jā, nē, par to es arī... Tas ir tā kā ar mākslas darbu, un taču arī es gribu raugies. Es gribu uz rokas 7 nāves grēkus uztatuvēt. Šeit man reku brīva vieta. Pirksti jau ir aizsisti, bet jā, un es nezinu, tur viens ir nāves grēks, ko es kaut kādā baznīcā, viņš bija kā miesas kāri, bet citur viņš ir savādāk. Man liekas, kaut kāda negausība vai kaut last. Nē, glabtenība un last. Alkatība. Alkatība. Kā last? Jo Wikipēdijā bija savādāks vārds. Es nezinu, es rakstīšu latviski tos grēkus, lai es atcerētos, nevis latīniski. Tas būtu stilīgi latīniski, bet es nevaru atcerēties latīniski. Tāds man koncepts par tetovējumiem. Tad es uz krūtīm gribu tādu ērgli, kas nes kailu sievieti. Man nav izskaidrojums, bet manam vecam tēvam bija tāds tetovējums. Viņš man visu bērnīgi meloja, ka viņš cietumā bijis. Izrādās, viņš jūrnieks bija. Viņam bija pilns ar tetovējumiem, un laikam tāpēc man tie tetovējumi patīk, jo man bērnībā likās tā kā stilīgākais ģimenes loceklis vienkārši. Viss ar ziliem tetovējumiem, tādiem padomju laika. Jā, sērgs to kailo sievieti, man gaudīt kā 80 gadu metālu to vāks. Jā, arī metālisti kaut kāds prikols, un tā kā man bija tā psihoze, es mēģināju sazināties ar Burzumu. Es nezinu, nav sliktākais foršs, ar ko paprāt. Jo es ielaidu visos tīklos, ka es gribu nodedzināt jauno paudzi Zoltūdē. Nē, tas bija traki. Tas bija ļoti traki. Man tiešām žēl no sirds visus draugus, kam bija jāiet cauri. Jo es jau pats nesapratu, man bija jautri. Bet draugi bija ritīgi uztraukušies. Varbūt šitā epizoda būs jāliekais tās maksas sienas uzreiz jau. Es nezinu, man patīk tetovējumi, bet es ļoti baidos, jo, dažkārt ideoloģijas mēdz izģērbt. Un tad tur tas teksts, redz, viņā var neiepatikties. Un tikai tāpēc vien, ka kādā brīdī es sevi būšu gribējusi izkrāsot. Es godvārds negribu tapt spīdzināta vai sēdēt cietumā. Un tāpēc es kaut kā tā izvairos. Es nezinu, par maniem tetovējumiem kā cietumā nevar. Šitas ir alus. Par alu varbūt arī jau. Es nezinu, man liekas, ir pieksīties. Man te ir Fēliks, kurš ēd LSD. Tas arī ir tāds. Bet LSD, starp citu, man liekas, ir tā kā normāls narkotikas. Es nelietoju narkotikas, bet man liekas, LSD ir ok. Sēnes viss superīgākās. Es sapratu, ka marihuāna tādiem kā man izraisa psihozes, bet sēnes ir īstenībā baigi labais kaut kā. Un tur tas arī, ka tās sēnes, vispār kādiem teorija, no kurienes nāk sēnes?
Ojārs Petersons man kaut kad tā kā lika noprast, ka citplanētieši kaut kā ir atveduši. Tāpēc ne gluži dzīvnieks, ne gluži augsti. Nu jā, tā kā svāri arī pēc horoskopa nav ne īsti tas, ne šīs. Bet tad viņš tā kā tādi, divi dažādi citplanētieši. 8 kā jau arī tiek uzskatīti. Jā? Jā, pilnīgi citplanēti izolēti. Viņiem esot 8 sekundžu atmiņa, es dzirdēju. 8 kā. Vai 3, vai kaut kāds ļoti maz sekundes, vai 5. 3, 5 vai 8. Varbūt vairāk nevajag. Šādi Jā, procesē tur kaut ko. Un tad viss nākamais. Es arī no rīta pamostos, ko man daudz. Es bieži vien atceros, kā es taisīju kafiju. Pēc kam to atcerēties? Jo tā ir tāda lieka atmiņa. Vienkārši cer kafiju un viss. Man nav viedokļi. Labi, cerēsim, es uzspiedu. Okay. Un tad es pats arī nočikušu jūs. Jā. Visu. Ja kas, ja tu redzi picis vīru, tad varbūt, Jā, es zinu. kad var tikt ar viņu galā. Patīk teorija, ka Jēzus īstenībā sēdēs. Vispār nebūtu izbrīnīts. Nebūtu izbrīnīts. Es zinu, kā man jau arī tajā Tvaika ielā man uz brīdi likās, ka es esmu kaut kāds Jēzus brālēns. Godīgi pateikšu, bet... Jā, arī tas Stone Dave teorija, kas tagad arī ir ļoti populāra, un tā ir arī tā pati teorija, kas patīk gan gudriem cilvēkiem, gan ļoti stulbiem, tāpat kā Matrix. Nē, man kā šeit, varbūt es atgriezīšos pa lielam, tu zini, Dai, kad... Nē, kā es gribēju teikt, nepiedara ne pie vieniem, ne pie otriem. Nē, tas ir, tā ideja, ka tie mērķiķi sēdās kaut kādas tās sēnes vai sapīpējās zāli, un tad tā radās homo sapiens. Jā, es tā ļoti brutalizēju. Nu, tad tajā ziņā, ka kāda apziņa sāk rasties? Jā, kāda jā. Apziņas paplašināšanās? Varbūt, ka īstenībā Dievs ir sēne. Tas man tik... Fišera variants. Vispār, jā. Fišers vispār man ļoti patīk. Man liekas, ka vispār Fišeru mēs arī uzaicināsim. Dievs ir visu, Kaspar. Jā. Visu radītājs. Nē, bet, tā, es nezinu. Kur radās sēne? Man šodien ir tāda diena, ka man nāk visādas tādas idejas, un tā kā šitā ideja par to, ka Dievs varbūt ir sēne, liekas diezgan interesanti. Jo es visu laiku teicu, ka Dievs varbūt ir kartupelis vai mērkaķis, bet tagad es domāju, varbūt tiešām viņš vienkārši atsūtīja savus mazos minjonus. Tāpēc arī sēnes dzeltens dažreiz. Jā, bet tad, griežoties pie šiem sēņu dieviem, tad mums jau šeit Tad, mums jāpierāda sev ar šiem podkāstiem, tāpēc jāaicina inteliģenti ciemiņi ar vārdu, un tad varbūt, ka mēs rītu kaut kā pielauzīsim atnākt. Jo, būtu jau interesanti noteikti. Es nekad ar viņu neesmu parunājis vispār ne par ko. Es īstenībā esmu bijis kādreiz uz viņu lekcijām ļoti sen. Un semināriem, kas īstenībā baigi iedzīgās. Viņš tiešām ir ļoti izglītots cilvēks. Bet par viņu pēdējām tam sēņu aktivitātēm es... Nē, tā arī bija tāda publiskā psihoze. Es domāju, ka ļoti, jā, kā es saprotu, arī valstī traģikā nosacīja. Bet tieši šajā sakarā tagad atmanījos diezgan tādu jauku Lukáču izteicienu. Lukáčs bija kā 20. gadsimta no centrālajiem kreisajiem domātājiem. Bet viņš arī rakstīja par traģēdiju. Un viņa teiz bija diezgan tāda jauka, proti. Ja tu padodies, tu pievērsies mistiskajam. Savukārt traģiskais ir cīņa. Jo faktiski šajā traģiskajā saprot, ka tās beigas ir tā nāve. Jā. Un tu vienkārši nejāk šiem robežām. Tu es arī šodien sapratu, ka viss beidzās izņemot mīlestību. Nu, arī kas būtu tā mīlestība? Jā, nezinu, mīlestība pret sēnēm kaut vai. Kamēr vien būs kaut kāda dzīvība uz zemes, kaut kāda mazā žurka laikam kaut kāda sēna uzgrauzīs. Es nezinu, vai žurka sēda sēnes. Kaņā. Vispār, kā ja kaķim iedod sēnu, varbūt viņš sāk runāt.
Varbūt, ka tam tur no meistara un Margarita, varbūt, ka tas bija sēņu kaķis. Labi, ka es aizgāju bišķi pat raktajās sēnēs. Es tagad neēdīšu sēnes, kad sēdiešu mājās. Nostrāsiet. Bet jā, tas kaķis. Bet tu gribētu, lai par tevi uztraucas? Nē, man negribās, lai par mani uztraucas tiešām. Tāpēc es mēģinu tā kā šodien arī uzrakstīt draugiem. Kāpēc es vispār šodien sāku domāt par to visu? Jo visi bija uztraukšies par Trumpu. Ka tagad būs sūdi. Un es teicu, kaut kāds jauns sākums vienkārši. Nebūs stagnācija vismaz. Jo, ja tā Kamala uzvarētu, tad būtu stagnācija. Tad viss būtu tā kā tagad. Viņa ēstu saldējumu, rādītos visos šovos. Viss būtu baigi forši. Rekāda mums civilizēta jauka sieviete, ļoti smieklīga un ļoti draudzīga. Un viss būtu tāpat, bet nav jau, tagad jau nav baigi labi. Kaut vai ekonomika diezgan virsā. Nē, bet arī, tas ir jautājums visu laiku vai kaut ko jaunu. Pēc kā arī. Bet Trumps nav nekas jauns, viņš jau bija. jā, nē, bet arī kaut kas vecais var iedomāties kaut ko jaunu. Putins iedomājās, ka viņam ir apnicis, tā vienkārši valdīt, jā. Bet ko viņš ir izdarīt mums reāli? Mums ir NATO, mums ir aizmuguri, mums ir džeki, šitādi skāpji divmetrīgi. Ko viņš uzmetīs mums to bumbu? Labi, mēs tur nomirsim, bet viņam uzmetīs pretīm lielāku bumbu. Jā, bet es nezinu, gribētos, varbūt šāds izmaiņas. Nē, bet tas nenotiks, jo viņš saka arī negrib mirt. Jo pa lielam, ja viņš uzmetīs mums bumbu, tad viņš nomirst. Tas tā kā 50. Tas augstais karš viss. Ka ja viens uztaisīs sūdas, tad otram arī būs beigas. Es tādā ziņā es mēģinu iest optimismu. Paliks tikai sēnes, jā, un tad radīsies, tad žurkas sēdīsies, un tad būs žurku cilvēki dzīvos uz zemes. Un mīlēs viens otru, un mīlestība nebeigsies. Žurku cilvēki. Kaut kā baigi man aizgāja pa šizofrēnisko līniju. Es nezinu, es vienmēr esmu murgus runājis, ne jau tikai pēdējā laikā. Nē. Visu laiku kaut kādas stulbas teorijas. Jūs man pazīstat no tā laika. Man, piemēram, no visu tā 2015. un tiem gadiem, kad mēs taisījām, arī, kad draudi bija, man nav saglabājušies baigi nekādas fotogrāfijas. Un es attiecīgi baigi šoki atceros detaļas. Jo es rekonstruēju tagad kaut kādas atmiņas, skatoties vienkārši Instagramā, ko es esmu licis storijos. Un tad es atceros, jā, tad bija šitas. Pilnīgi skaidri var pamanīt to brīdi, kurš sāku lietot narkotikas diezgan aktīvi. Ka man visi tie storija. Man bija kaut kāda storija, kad es kaut kādi 5 video, kur es runāju par to, ka mums jāuztais maiznīca, kurā cep to īsto turku maizi. Tajā laikā mums kebabiem nebija turku maize, un es teicu, ka visur ir turku maize, un mums nav normāla turku maize. Piemēram, tāds domas toreiz. Un tad es atceros, es biju uzfrīpējis kāsīt, un man sāk rasties visāds interesants domas par turku maizi. Jā, bet es kaut kā vispār nebiju pievērsus tam tādu uzmanību. Kad tas pārsātinājums ar substancēm tev ir bijis tāds, jo man vienmēr tas atstājis iespēju, kā tāds ļoti funkcionāls cilvēks. Jā, es izlikos. Kā tu to var tā? Es diezgan labs aktieris esmu. Izlikties funkcionāls. Es esmu diezgan labs aktieris. Kaut kas taču, kaut ko taču tu radīji, kaut ko izveidoji. Jā, es biju ļoti aktīvs. Jā, Nē, tas nozīmē vienkārši to, ka man tā smadzenes tiešām nav sūdīga, kad es spēju pat pilnīgā komā kaut ko darīt. Bet jā, runājot par aktieriem un melošanu, sorry, ka es tā savienošu šīs divas lietas. Nē, daudz viedokļi par aktieriem. Nē, bet tīri tā, ka viena reize, kad man tiešām vajadzēja tēlot, bija Jordānijā, kad Uber taksists mūs savāca un veda uz viesnīcu. Un izrādījās, ka Ubers nav legāls tajā Amānā. Un apturēja policisti, un es 3 policistiem acīs skatīdamies, meloju, kad tas ir mans draugs Muhameds. Un viņš tagad man ved pie sevis mājās, un mēs sazinājāmies Facebookā. Un es nometu savu telefonu zemē, un es paņēmu draudzenes telefonu,
Un draudzenes telefonā nebija tā Uber aplikācija. Es saku, kur man nav Uber aplikācija, skatieties, man nav. Un beigās viņi nevarēja man neko pateikt, jo es biju tik pārliecinošs, ka viņi... Lūk, un tas ir saistīts nevis ar tēlošanu vai melošanu, bet iztēlošanos un iejušanos. Un tas meli tā ir apzināta. Kaut kādā mērā tu, protams, darbojas apzināta mērķā vadīts, tā teikt, atrisināt situāciju. Jā, bet sādāk viņam būtu 2000 tos sots. policistus varēja tikai iejūtoties kaut kādā savā kāds lomas modelī, kāds tev varētu, kā tu varētu īstenot visticamāk dzīvē, ja tu gribētu tādu dzīvesveidu, ja tu gribētu kaut kā tā komunicēt. Tā kā ir milzīga atšķirība, un tur ir daudz dažādu priekšstati par aktieru mākslu, un par to varētu daudz runāt, bet es nepārāk mīlu. Zini, tas ir tā kā, es tev jautātu, kas var pastāstīt, kā tu glazno? Kaut kādi droši vien, kad tu studēji, tu mācījies akadēmijā. Zini kā, tas ir kaut kas, ko var instant klausīties citiem glaznotājiem. Tas arī, bet tu varēji to izstāstīt. Bet tad, kad tu to dari jau 20, 30, tu vienkārši to dari. Un ja tev pajautā, kā tu to dari, tu vienkārši tā kā pēkšņi tu sejoties analfabētisks, jo tu saproti, ka tu pats nevari sev vairs pastāstīt, kā tu to dari, tu vienkārši to dari. Tas ir viens, bet arī ir arī saucamais izlikšanās sindroms. Ir ceļš jauniem pasniedzējiem. Es pats atceros, kas bija sīks, un es tā kā pasniedzes zīves, ko nezinu. Bet vienalga jāveido tas tēls, baigā autoritāte. Man šis te vasarā bija, es vasarā beidzu dzert, bet es turpināju īpēt ļoti lielos daudzumos, un man tiešām likās, es izliekos par normālu cilvēku funkcionējošu. Es īstenībā neesmu normāls. Nē, es neesmu normāls, bet man kaut kādas pāris nedēļas man likās, ka man jābūt normāli. Tas ir tas normāls, tas tāds vidēji statistiskais. Es nezinu, pat ko es ar to domāju. Es biju pārpīpējis, Sociāli pieņemams. Jā, sociāli pieņemams, bet, Es lasīju pēdējo kaut kādu, nezinu, kā to nosaukt, secinājums, kā dēvēt cilvēkus, kas nav, tādi pūļa indivīdi, teiksim, radošos cilvēkus, par īpatņiem. Tas tāds latviešu valodā varētu būt pieņemams formulējums, tāds pieņemams, nosaukums īpatņi. Likās, Bet latvieši tie konservatīvi, tas tāds bišķi negatīvi to konotāciju. Bet tā jau vispār tas vārds ir labs īpatnis, tas tā kā specimen angliski, tā kā, kad tu atrodi kaut ko, un tas ir kaut kas unikāls kaut kādā ziņā. Nosacītā veidā. Nē, bet jau būtu tāds diezgan, teiksim tā, neīpatnējs, piemēram, un vienalgi nepieņemams. Tas agresīvs. Vienkārši muļķības laika. Tā ir daudz cilvēku. Tas nav obligāts reiz īpatnes. Tev šķiet, ka mēs te tagad nerunājam muļķības? Ar ambiciozi? Nē, es jau neteicu, ka mēs nerunājam muļķības. Ne, tu vismaz atsaucis var likt, tā teikt. Nē, jo man liekas, jo, piemēram, kad neko prātīgi, manuprāt. Skatījos, Kaspars Roks, tad viens no viņiem ļaunajiem tēliem bija Bukovskis, ko īstenībā mēs varētu dēvēt par īpatni. Un viņš arī, tā īstajā sabiedrībā neizdarīja. Es jau zināju, ka tu par Bukovski runās, man liekas. Bet tikai tāpēc, ka rakstīt to. Es varu tikai apbrīnot to, ka, atkal to funkcionalitāti, ka tik daudz var izdzert. Kad organismu spēja pārstrādāt un tolerēt to. Bet man pat nelīd iekšā, man pēdējo gadu nelīd iekšā, un es vienkārši spiedu lejā to aliņu kaut kādu 10. Es nezinu, ko es darīju. Es tiešām nezinu. Es vienkārši, man liekas, mēģināju nomirt. Nopietni. Bija tāds, viens draugs aizgāja aizsauvēja 2020. Gada sākumā, man liekas, ka tas kaut kā man ielika tādu kaut kādu, viss šis beigsies kaut kā. Reku Lediņš nomira, ka viņam bija kaut kāda cik 45, kaut kas tāds. Pa lielam man arī kaut kādi 4 gadi palikuši, un tad viss. Ļoti gribas, tad
Un tur daudz. Nu, jau katru- Latvijā ir brīva izvēle. daudz piemēri arī nesenos laikos. Boldurājas apmeklētāji šiem gadiem ir nomainījušies ne jau tāpēc, ka viņi atraduši citus labākus bārus, bet viņi vienkārši ir atvadījušies no šīs dzīves. Un tas reāli tā ir. Nu, pat arī Gatis Vanaks aizgāja. Arī Boldurājas tāds viens no īpatņiem Boldurājas. Normālais īpatnieks varbūt negāja. Sāns Miezīts, piemēram, arī. Jā, nu daudz. Jūs noteikti arī pazīstat visādus, ko es nepazīstu, un es pazīstu, ko jūs nepazīstat. Jā, šis rudens tāds ražīgs ir bijis. Jā, Tādā ziņā. nu tā tas notiek. Nu, Nezinu. lai cik cīniski tas izklausās, bet, protams. Jā, Es nezinu, tas kaut kā... Es laikam tik ļoti cenšos ar to sarast, kā... Nu, es kaut kā... bet tu jau nemēģini to normalizēt, tu vienkārši mēģini kaut Mēģinu kā sarast, jā, nu... sarast arī labs vārds. Vispār latviešu valodā daudz labu vārdu. Ļoti daudz labu vārdu. Un cik... Arī par tūkotājiem un vispār kaut kāds tāds pateiciens, ka... tur Pateiciens. latviešu valoda nabadzīga. Un Jā, tas jā. ir vienkārši Es izsakos angliski, jo latviski nav tādu vārdu. slinkums, nezināšanā. Nu, nav lasīts tā. Jā, bet es neesmu pret to, ka jaunieši runā ar anglicismiem, jo tādā veidā var pateikt ātrāk kaut kādas lietas. Nu, tas gan, tie ir praktiskie lietošanai. Jā. Man bija- Mācīties intelekts. Nu, Jā, kaut kas, kas ir universāls, ko var pielietot kā rīku, protams, tikai, man nav pretenzija, tikai man kaut kā pēdinoši liekas, ka, jātiek noniecināti kā latviešu valodu. Bet tikai jaunieši arī ir pietiekami daudz jauniešu, kuriem arī latviešu valoda, kur ir fani. Es zinu, es pazīstu visādus sīkos, un ir daudzi, kur ļoti, viņi var runāt pilnīgi tā, kad ausis vīst, bet viņi var arī runāt tā, ka tu tā klausies, un šis gan ir tāds prātīgs jauns cilvēks. Tā kā, viss vienkārši mainās, nezinu. Padomu laikos viss ir krievu valoda blieza. Tagad citi laiki. Varbūt mēs kaut kad korejski sāksim bliest. Tātad viss tas animē nāk un Āzijas Ka domāties Ziemeļ, kurai nāk šeit. Nu, tas arī var gadīties. Vispār tie ķipari arī tur vēl ir. Putins ir ķīniešu valodu neatlīties. To jau Ojārs teica pirms 20 gadiem mums, ka jāmācās mandarīnu valodu. Tas taču, tas Nostradamus, jā? Nostradamus pareģojums, kurā tur gadsimtā dzeltenā rase, tā tas tika pamūts. Jā. Bet vispār ķīnieši, labi, viņi ir daudz, bet viņiem ir tā viena bērnu politika. Tas nozīmē, ka viņi nav tik daudz, kā varbūt viņi varētu būt. Varbūt, ka ķīnieši uztvēra nopietni to pareģojumu, viņiem likās, nē, tik daudz ķīniešu nevienam nevajag. Pat ne ķīniešiem. Bet jā, ties lielajās valstīs arī tā kā visdulākie, visekstrēmākie, bet ķīniešiem kaut kā nav tas. Tiksim, Indijā ir tā kā visstulbākie un dažreiz arī visgudrākie. Un Amerikā tas pats, un Krievijā kaut kādā ziņā arī ir joprojām ļoti gudri krievi. Varbūt viņi nedzīvo Krievijā, bet viņi ir no turienes. Bet ķīniešiem kaut kā, mēs varbūt nezinām vienkārši tos ekstrēmos viedokļus. Bet man šķiet arī, jo senāk kultūra un viedāks kaut kāds tas pamats, ka tur ir... Viņi visi tādi sakarīgi, tā kā, viņi ir ļaunie, bet viņi visi to tā baigi tā racionāli dara. Jā. Nē, bet, piemēram, tā senāk kultūra, obligāts reiz kaut kāds baigi labi, jo, piemēram, es atsaukšos, uz to pašu Delēzu. Viņam ir grāmata par Kafku. Kafka mazā literatūra. Jā. Un kurā viņš vienkārši tieši aplūko to variantu, ka principā modernisms literatūra lielām nāk no tādām mazām valstīm. Pēc tas pats Kafka un viss pārējie. Tieši tāpēc, ka tā tradīcija īstenībā traucē tā literatūrai attīstīties, radīt kaut ko jaunu, jo tev visu laiku ir jāsauc ar tieši tradīciju. Man liekas, ka Baltijā ir ļoti labs potenciāls. Jā, un tur ir tā lieta, tāpēc arī man bieži vien liekas ļoti dīvaini izteikt, mums integrēties kaut kādā kultūras telpā. Nē, mums ir vienkārši
jārada kaut kas jauns. Tieši tā, Edgar. Amen. Jā. Un līdz ar to varbūt, ka ir beigusies laikmatīgā māksla, varbūt vajadzētu sākties mazajai mākslai. Ne, mēs skatāmies to analoģiju. Man vispār patīk arī NSRD aptuvenā māksla. Nu, tas varētu būt kaut kas līdzīgs. Aptuvenā mazā māksla. Aptuvenā mazā māksla, jā. Būs mazā mākslas mese arī decembra sākumā. Nu, tāds mazais tirdziņš. Jā, bet principā tur ir pilku šo atsauc. Viņš ir aptuvenā māksla. Tā, Renāri, varbūt uzliekam vēlreiz to pauzi. Es vienkārši izmantoju tos brīžus, kad mums aptrūkstās kaut kāds. Bet, nu, pīca atnāk, nē, man nav ierobežojums. Es sapratu tikai, ka ilgāk par pusotru stundu vajag klausīties. Nē, bet īstenībā šis viss ir ļoti interesanti. Bet, nu, es domāju, mēs sagaidām pīcu, apēdam viņu un tad sakam čau. Nu, ja mēs nevaram palikt savu pīcu, varbūt mēs varam vienkārši parunāt par ēdienu. Dul, kāds viedoklis par ēdienu? Es atkal vairs, es jūtos it kā labi, un es par šito runāju ar Agnes Krivadi, kad, nu, tu vari saprast, vai viss ir ok, pēc higienas, pēc gulēšanas un pēc ēšanas, un es vispār netaisu mājās ēst. Lūk, droši vien tas ēdiens, tāpēc, ka es esmu sākus gatavot pēdējā gada laikā. Wow, ko tu gatavo? Visu kaut ko? Visu kaut ko, pēc iespējas, nu, ar receptēm vai pēc sajūtām? Gan. Receptes, nu, kad kaut kas jauns ienākās, bet tā ļoti daudz arī pēc sajūtām. Es zinu, ko? Es dzirdēju, ka var tajā ChatGPT ierakstīt kādu produktu tev ledusskapī, viņš tev uztaisa recepti. Cool. Jā, latviski arī var rakstīt. Lieliski. Jā, nu, un kāds tev mainījušās attiecības ar ēšanu, ēdienu, nevis ēšanu? Nu, pirmkārt, kaut kāds režīms iestājās arī, un es sakoju līdz tam, nu, cik vērtīgi es ēdu, līdz ar to, kam es viņus tērēju, vai kaut kādam nogurdinošam sūdam, kur ir organismam jāpiepildās, lai tiktu ar to galā, vai kas kā reiz palīdz radā enerģiju un labs sajūtu, un, protams, tas garšas baudas jau man šķiet būtiski. Nu, ir kādas baudas. Jā, es vienmēr ļoti priecājos, kad man uzaicina kaut kur ciemos, kur es zinu, ka būs kaut kāds mājās taisīts ēdiens. Tas tie man parasti mīļākie aicinājumi. Labi, aicināšu ciemos. Vai? Tagad es gribu prasīt, kur tu dzīvo, bet es neprasīšu, jo nevajag to zināt. Jā. Jā, nu, kā mēs beidzam ar traģisko projektus, mēs tagad nerunājam, lūdzu, kaut kādas kopējas, bet nu, kaut ko varētu uztaisīt, bet tādu čilīgi, kaut ko tādu vispār bez spriedzes, ko mēs varam uztaisīt relatīvi ātri. Es zinu, ka tas nav teātra gadījums, bet turbūt kaut kāda performance, kaut tāda. Bet vispār 2025. gads strauji tuvojās, pavisam palicis maz. Kādas jums ir kaut kādas cerības uz jauno gadu? Nezinu, globālas, politiskas, emocionālas. Man kaut kāds nelāks, man prognozes, tā polarizēšanās tik izteikta, viņa tik intensīva un tas, es nezinu, tas nevar izkliedēties tā pats no sevis, un tam noteikti būs kaut kāds izrēģēšanas veids, un man tas dara bažīgu, un tas ir pārsteidzoši, cik masveidīgi tas briedis ilgu laiku cilvēku prātos. Bet varbūt, ka vienkārši mēs nogursim no tā. Nu, vienmēr jau kaut kā kulturāli jau notiek kaut kādas, ka cilvēki nogurs. Nu, teiksim, Pirmais pasaules karš, sākumā viss baigi gribēja, viens otru tur pamočīt un paslapkot, un tad beigās visiem bija tāds bēsis, kad tas bija pēdējais, ko viņi gribēja. Džess, jā, viss, mūzika vienkārši aizgāja. Un varbūt, ka vienkārši vienā brīdī visiem atneks, visi sapratīs, ka nav jēgas par to runāt, jo, nu, ja tu esi pretējā nometnē, tad tu jau nepārliecinās to otru nometni. Jā, tas arī jums, kāds publiski nesaka viedoklis par šo nesaka, nu.
vai tu uztāji sev burbuli, kurā tu dzīvo, viss tev piekrīt. Bet, tiešām, kāds tev nepiekrīt, viņam pateiks, nepārliecināts. Jāsāk domāt tajā virzienā, ka, tur modernā, postmodernā māksla, ne māksla, politiskā, sociālā, vienkārši jābeidz emocionālā māksla. Nē, es uzskatu, ka, es personīgi uzskatu, ka, piemēram, es sauksim to par politiskiem viedokļiem, es viņus izsaku no savas darbus. Tie nav tādi atklāti, ja. Bet viņi principā slēp visu laiku tur iekšā. Kreisā propaganda. Arī tā var teikt, varbūt nedaudz kreisa propaganda, varbūt nedaudz kaut kas tam līdzīgs, bet cilvēki to lasa, tad viņi varbūt pat viņi nepiekrīt tam politiskiem, var iegūt arī kaut ko citu. Caur mākslu mēs varam runāt par visādām lietām un tā politika. Tā kā tagad mums, piemēram, neiedeva naudu 22. gada beigās, un mēs šeit to CBD veikalu uztaisījām. Tas bija joks sākumā, tas arī žests kaut kādā. Bet tas beigās palika par politisku žestu. Tieši toreiz radās arī ap to laiku bija diskusijas par to, ka mākslā ir sūdīgi laiki. Un bija arī atklātā vēstule Puntulim par to, ka nav labi un lai viņš beidz ienīst to mākslu. Nē, man liekas, tā mākslā ir jābūt tādiem žestiem un nevis kā kluciņi, jau teiks propagandas plakātiem. Tagad tāpēc tas mākslīgais intelekts daudziem asociējās ar kaut ko sliktu, jo arī šajās Amerikas vēlēšanās izmantoja mākslīgo intelektu, lai būtībā vienkārši propagandu ražot. Jā. Bet tu jau ar to mākslīgo intelektu, ja tu labi pačakarējies, ja tu tur pasēdi ilgāk un pameklē kaut kādus oriģinālus risinājumus, tad pat mākslā ir daudz sakarīgi veidi, kā tas tiek izmantots. Ne daudz, bet ir daži piemēri ar māksliniekiem, kas izmanto to intelektu pēdējos. Bet es nezinu, mākslīgais, kas Ainār, tu teici, ka tas nav intelekts, kā tev ir, kas tas ir? Kā to varētu definēt kaut kādā gudrā vārdā? Vienkārši kaut kāds algoritms, kas apgūst valodu, informāciju, datus un vienkārši statistiski. Met tev atbildes. Mākslīgais algoritms, bet visi algoritmi. Nē, nav. Vienkārši ar intelektu tajā nozīmē, ka viņš neko jaunu neradīs. Jā, viņš neiegūs apziņu arī. Tā kā var neuztraukties, terminators nebrauc. Tā ir tā domāšana, kas nāk caur to analoģiju bieži vien. Ja, ka, piemēram, 16. gadsimtā, 17. Leibnics kā intelektu, lai viņš analizētu, viņš paņēma dzirnavs, veidzirnavs. Viņš gāja iekšā, skatījās mehānismus, teica, ka principā mēs tam neredzam šo intelektu, ja? Līdz ar to mēs nevaram redzēt intelektu šo mehānismu. Savukārt, piemēram, tagad, kā analoģija tiek izmantot datori, ja? Tātad ir softvērs, hardvērs, ja? Un tad mēs iedomājamies, tātad softvērs var tikt analoģiski skatīts kā intelekts. Tad tas aiziet atpakaļ, ja? Tad mēs vienkārši sakam, tad tas softvērs ir intelekts. Un tad, principā, tā ir, ko varētu dēļ par tādu analoģijas kļūdu. Ja? Bet, es nezinu, vai noteicošais ir tas apziņa, kurš nekad nebūs intelektam, un tomēr, ja tas primitīvais piemērs par, mēs raugāmies tur, es nezinu, pie tā stāva uz ielas un redzam divus vīrus plakmalēs un melnajos mētējos, un viņi ir vienādi tērpti, bet vienā vīrā mēs atpazīstam cilvēku, un vienā vīrā mēs atpazīstam, kaut mēs neredzam, mēs atpazīstam robotu, un kas tad ir tas, kas to ķermeni kustina. Un galā, varbūt, ka tas ir tas netveramais kaut kas ir ietverts tajā. Sēns. Nē, es ar citu. Tas ir... Sēnes dvēseli. Ainārs ar šitā liekas izdarīt. Nē, tas ir tāds klasiskais, Dekarta piemērs, viņš arī tur skatās ārā pa logu, ja, un viņš arī saka, mēs nevaram pateikt, ka tie cilvēki patiešām mehānismi, ja. Bet viņš saka, ka vienīgais, ko mēs varam zināt, tādā striktā nozīmē, tas, ka mums ir apziņa, nevis kādam citam ir apziņa. Bet ir viena ļoti tāda interesanta lieta, ka caur to parādās saucamā šeit intersubjektivitātes jautājums, proti, kādā veidā mēs varam zināt par otru apziņu. Un Dekartam, viņš tam mīlestība, viņam tieši mīlestība, tas savieno divas šīs apziņas. Un kaut kādā mērā, protams, varbūt perversijas, kurā tu iemīlies softverā, kādā programmā, Uber programmā, tu vienkārši mīli. Šī filmas, ar cik par šo ir... Tad tur Fair? Jā, es neesmu redzējis. Es nezinu, kāpēc. Laikam jūtos sasodīt vientuļa un spēju identificēties ar
vīriņu, kurš iemīlējās. Jā, bet Mākslīgi. interesanti, ka tev jau nepaģēra to, ja tu dzirdi to, ko tu gribi dzirdēt, ja, un ar to vienkārši iemīlēs tajā. Interesanti, ka tev vienkārši parāds citu pēc definīcijas, vienkārši, kas kaut kas citādāks, vienkārši, kurā principā, ar to arī var nošķelties kaut kāds dialogs un tam līdzīgi, ja. Arī cits būtu papildīgs. Fantastiski. Mīlu jūs tiešām tik sakarīgi sarunu, kad vienkārši prieks klausīties. Tiekas kaut kādu nākamreiz.